Nu tā, sveiki, dāmas! Šodien mēs runāsim par smukumu, bet tādu jau vairāk uzlabotu smukumu, kā pie tā visa tiktu. Un tāpēc man uz sarunu ir dermatologs Anda Apina. Anda, sveiki! Prieks tev redzēt! Sveiki visiem! Klausies, man jau uzreiz tas stils ir tāds, kas ķeros uzreiz vērsim pie ragiem, un man interesē šajā sarunā, ko es gribētu par botoksu, par fileriem, un tad vēl dažādām procedūrām, ko var darīt un ādas kopšanu. It sevišķi recepšu krēmiem, ko es pat esmu sen mēģinājis izgooglēt, bet, zin kā, Googles tomēr nav tas labākais informācijas avots. Un tāpēc es gribēju par botoksiem sākt. Varbūt sākam atkal ar pašiem pamatiņiem, kas tad ir botoks, un tad iesim dziļumā. Labi, tātad botulīna toksīns ir no baktērijas iegūta viela, kas mūsu ķermenī, kā proteīns, viņš pārtrauc signālu pārvadu uz muskuļiem. Tas nozīmē to, ka to injicējot mūsu muskulis, galvenokārt tie ir mīmikas muskuļi, kur mēs tos izmantojam, bet var arī citās vietās. Šis muskulīts nesaņem signālu, ka viņam ir jāstraujās, līdz ar to viņš kļūst uz kaut kādu laiku imobils. Viņš nestrādā. Līdz ar to, skaistumkopšanā, estētikā mēs to izmantojam galvenokārt, lai kaut kādā veidā šos te mīmikas muskulus, kas mums ar pakāpeniski aktīvi strādājot ar laiku, sāk veidot sīkās krunciņas, mīmikas krunciņas, mēs viņas tā kā profilaktiski mazinam. Mēs neļaujam tā iestrādāties tai bedrītei, tam lūzumam, šķiedrās, kas pēc tam atstāja šo vizuāli redzamo līniju. Botulīna toksīnam ir tās, es taču uzreiz ķeros arī klāt, ka viņam ir tās on-label un ir off-label pielietojums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums ir reģistrēti preparāti Latvijā, Eiropā, pasaulē, tie ir ļoti, ļoti daudz. Latvijā tādi ir 4. Un tas nozīmē to, ka katram no šiem preparātiem ir kaut kāds pielietojums, kas ir pēc instrukcijas, ko mēs drīkstam darīt, kas ir atļauts, uz ko ir veikti pietiekami daudz pētījumu, pierādītas labākās vietas, kur to visdrošākās vietas, mazāk blaknes un tam līdzīgi. Līdz ar to tas ir tas, kur mēs to drīkstam izmantot. Bet, protams, ir arī kaut kādas off-label procedūras, kurās mēs viņus arī varam izmantot, kas neskaitās pēc tās zāļu instrukcijas. Un jau lielajos kongresos pēc on-label, ja vairs vispār gandrīz neskarās klāt, galvenokārt jau izmanto runāt tikai par to, kur un kā mēs vēl varam izmantot botulīna toksīnu, jo vairāk ar viņš tiek pārbaudīts un pētīts, jo vairāk mēs tiek atrastas kaut kādas jaunas indikācijas. Ok, tad sākam uzreiz varbūt, kas tad ir tās on-label, tā kā tas oficiālais saraksts, jā? Un pēc tam pāriesim pie tā, kur izmanto vēl jau bez tā oficiālā saraksta. Kas ir tas oficiālais, kur izmanto parasti? Oficiālais on-label, tā ir tātad šī te glabella, jeb dusma, tās 11, angliski viņas sauc par 11 tām krunciņām. Tas ir tas, kas mums liek muskuļiem savilkties, tā kā mēs dusmojamies, jā, tieši tā. Man ir ļoti labi, uz mani var kā piemēru apskatīties. Nē, es teiktu, ka ļoti labi, bet tur galīgi nav, kur piešēties. Šobrīd man ir visas lampas, man ir pareizās lampas salikts un gaisma, jā. Ir jau savu triki, kā nomaskēt bez botoksa. Labi. Dusma krunka, kas vēl? Otra tātad ir šī te frontālā zona, pieres muskuļi, tie, kas mums ceļ uzacis uz augšu. Trešā ir periorbitālā zona, bārnu kājiņas. Un ceturtā zona ir hiperhidroze, kas ir pastiprināta svīšana, paduses, pēdas, plaukstas. Tur arī var botoksu. Jā, ir sevišķi. Ja ir pastiprināta svīšana, bieži vien, piemēram, tas iespējams, ka nav vajadzīgs. Tā kā botulīna toksīnam ir limitēta iedarbība. Viņš ir 100% atgriezenisks efekts. Tad arī botulīna toksīnam, piemēram, hiperhidrozes korekcijai, piemēram, to var darīt pirms vasaras. Ja ir cilvēks, kurš pastiprināti svīst, vai tur ir kaut kādas hormonālas izmaiņas apakšā vai nē, vai vīriešiem, piemēram, kur vienkārši ir aktīvāki un tā svīšana ir izteiktāka, tad uz vasaru, piemēram, var veikt šīs injekcijas. Līdz ar to, pat ja ir uzvalkā jāiet uz darbu, nebūs uzreiz tā problēma, ka bojā drēbes. Es nāšu apakaļ pie tām off-label, bet es gribu pabeigt šo uzreiz, kas ir vēl viena no tām perimenopauzes, kas ir mana tēma, kur, mēģina vairāk pievilkt visu apkārt, mainās sviedru smarža, jā, konkrētajā laikā, ko es dzirdu, lasu, sajūtu, vai arī priekš šādas indikācijas var palīdzēt tā botulīna injekcija, kad, pastiprināt svīšana arī tas aromāts mainās sievietēm konkrētā vecuma posmā. Aromāts mainās atkarībā no mikroorganismiem, kas mums dzīvo uz ādas. Paši sviedri nesmird.
Bet mums uzreiz tajā brīdī, kad mēs svīstam, mums mainās ādas pH līmenis, mums tauki, kas mums sebums, kas mums ražojās uz ķermeņa kombinācijā ar šiem sviedriem, rada ideālu vidi, kur varoties mikroorganismiem. Tās ir gan baktērijas, gan sēnītes. Un tas ir tas, kas mainās. Ja mēs sākam intensīvāk svīst, mums tad vairāk sāks proliferēt šie mikroorganismi, tad arī tā smarža mainās. Tā kā mēs nevaram izmantot botulīnu toksīnu visam ķermenim. Piemēram, nezinu, tur arī zem krūtīm, sevišķi, kad sāk pakāpeniski svars augt, arī tur rodās problēma, ka ir tāds kuplāks krūtis, kad āda saskarās ar ādu, un arī tur var parādīties gan sēnītes infekcijas, gan arī kaut kādi tādi tā kā iekaisumi. Tad tur mēs to nevaram izdarīt, bet padusēs mēs to noteikti varam izdarīt. Ok, labi, es aizvedu tev projām, tad tie bija tie on-label, ko mēs izrunājam, kur izmanto botulīnu injekciju, un kas ir tas otrs off? Off-label tā tad ir, ja mēs pārsvarā strādājām sejas augšdaļā, tad off-label mēs drīkstam strādāt arī sejas lejasdaļā, kaklādā. Tāpat, protams, arī viņš tiek izmantot kaut kāda neirospasticitātes, piemēram, arī šobrīd aktuāli ir arī savilktie pleci, ka mēs visi esam, par to pat tiešām kongresos runā fizioterapeiti, par to izmanto jauniešiem, kuriem ekrāna dēļ viņiem galva visu laiku noliekta, pleci ir uzvilkt un hipertrofējās šie te muskuļi. Un tā galva visu laiku karājās tā kā uz priekšu, mums stāja mainās. Tad šiem te jauniešiem patiesībā, veicot injekcijas trapeces muskulī, mēs panākam to, ka tie pleci nolaižās atkal un cilvēks atgūst stāju. Var tikt izmantots rozācijas, aknes ārstēšanai, tas būtu mezobotoks, jo botulīnu toksīnam arī ir ietekme kā pretiekaisuma līdzeklim. Un rozācija, kas ir zinām kā sarkanās sejas, ir ļoti aktīva šī te vazodilatācija, sīka asinsvadiņa ar laiku iekaisuma dēļ pastiprinās, āda kļūst sārtāk, līdz ar to veicot šādas te injekcijas, mēs gan iedarbojamies uz tuklajām šūnām, kas mazinās iekaisuma reakciju kā tādu, gan arī šī te vazodilatācija nav tik izteikta. Un pacientiem ir sevišķi tie, kas ir kuriem tā veģetīvā nervu sistēma ir ļoti aktīva, viņi ir emocionāli, viņi sarkst, ļoti reaģē ādu uz dažādiem šiem tārējiem kairinātājiem, viņiem ir ļoti, ļoti labs efekts. Tas nenozīmē to, ka mums uzreiz tajā sejas daļā nestrādās muskultūra, bet šāda mezobotoks injekciju veidā iedarbojas arī uz šiem tās ļoti mazas devas, līdz ar to uz tādām pavisam sīkām krunciņām arī iedarbojās, un tāda izlīdzinās, tā poriņi sašaurinās un āda tā kā izlīdzinās arī ar šādām injekcijām. Tas viss ir off-label, mums ir jāinformē ārstiem. Ko nozīmē ārstiem off-label? Tas nozīmē to, ka, ja mēs esam apmācīti, ja mēs esam gana daudz par to mācījušies, tad informējot pacientu, mēs drīkstam izmantot arī off-label tehnikas. Labi, tu minēji sākumā, ka 4 Latvijā reģistrēti, vai ir kaut kā Tad fokusēsimies vairāk uz to kosmētisko. Šis bija ļoti labs ieskats, un varbūt, ja kādam ir specifisks interesi, tad zinās, par ko vairāk interesēties, bet ejam uz tos kosmētisko smukumu atkal apakaļ. Tu minēji, ka tie 4 līdzekļi, vai ir arī nozīmes tam, nezinu, es, piemēram, gribu savu dusmu krunku vai vārnu kājiņus, var visus 4, vai tomēr ir jāzina, kurš līdzeklis tā kā labāk strādā? Es gribētu teikt, ka tā kaut kādā ziņā ir ārstu preference. Tas, ar ko konkrētais ārsts ir vairāk strādājis, ar ko viņam ir lielāka pieredze, līdz ar to viņš daudz vieglāk spēs manipulēt ar devām un ievadas punktiem. Tie punkti ir, protams, ļoti līdzīgi, bet atkarībā no devas mēs varam panākt agresīvāku efektu un vieglāku efektu. Un tas arī galvenokārt ir tā atšķirība šiem te preparātiem, ka ir tie, kas darbojās mazliet ilgāk, bet līdz ar to cilvēki, kuriem ir, teiksim, kur to dara pirmo reizi, viņi varbūt pat var ļoti nobīties no tā, ka šis muskuls pārtrauc darboties, līdz ar to ir ļoti īpatnēji sajūta. Tas ir tā kā mums visu laiku bija roka un pēkšņi mums nav rokas. Un tad cilvēks saka, man reizēm pat gribās pieskarties pie tās pieres, vai man tur viss vēl ir kārtībā, vai tur, ko tas nozīmē. Līdz ar to varbūt tādam sākumam, piemēram, vai ja tā muskultūra nav tik ļoti aktīva, mēs varam izvēlēties tos preparātus, tie, kas ir ar tādu tā kā īslaicīgāku, vieglāku efektu. Savukārt, ja ir tāds vīrietis ar kārtīgu dusmu, ļoti aktīvu mimikas muskultūru, un es viņam mēģināšu inicēt
mazas devas un viegli preparāti, tad tajā gadījumā pacients būs neapmierināts un samaksājis atbilstošu summu, bet rezultāta nav. Es uzreiz teikšu par sevi. Šis ir jautājums, kas man interesē, visu laiku domā. Es varbūt esmu tas dusmīgais vīrietis, jo es esmu taisījusi 3 reizes pierē. Pirmās 2 reizes bija ļoti labi. Pierē tā kā tās gan dusmu, gan horizontālās, gan 2 reizes svānu kājiņas. Svānu kājiņas vienkārši ideāli, man nenormāli patīk, bet man nenostrādāja tā piere. Un arī pirmās reizes man iziet pēc 4 mēnešiem, un tas ir dārgi. Tāpēc es jautāju, vai ir kaut kāda konkrēta līdzekļa, kāpēc nenostrādā, vai ir vēl kaut kādas indikācijas, kāpēc var nenostrādāt. Un tas efekts ir tāds mazs. Vai arī es iet pie ārsta un teikt, kuru līdzekli tu izmanto, lūdzu izmanto priekš manis šo, jo man tad vai kaut ko stiprāku? Tas varētu būt viens no iemesliem, bet 4 mēneši tas patiesībā ir optimāli. Botulinga toksīna tas maksimālais iedarbības laiks ir apmēram 6 mēneši. Dažreiz, ja cilvēks, jo mēs biežāk veicam šīs injekcijas, mēs jau atradinamies no tās kustības. Līdz ar to tas rezultāts var būt ilgāks, bet tas ir vairāk uz to, ka mēs esam atradinājuši. Tas nozīmē, ka tas preparāts joprojām turpina savu efektu. Līdz ar to 4 mēneši tas ir labi. Tas Nē, par 4 mēnešiem nekā vispār vairs nav. Tāds pirmās krunkas jau parādās pēc 2 mēnešiem, un pēc 4 tur vispār nekā nesmaks vairs nav. Un tad, kad es lasu, ka iedarbība līdz 6 mēnešiem, es jūtos apkrāpta, tāpēc, ka esmu samaksājis to naudu, man pēc 2 mēnešiem jau viss tur sāk izbalēt. Bet man ir nenormāli aktīva mīmika, ja? Un arī viss saspringums un stress un viss, kas nāk kopā. Precīzi. Tas varētu būt viens no tiem iemesliem, ka ir ļoti aktīva mīmikas muskultūra. Līdz ar to, un tas rezultāts ir devas atkarīgs. Tas nozīmē, ka ja mēs arī gribam saudzīgi un pacients vēlās, lai man tikai tā drusciņi, es nekad nevarēšu apsolīt to, ka tas preparāts darbosies pietiekami ilgi. Jo mums ir lielāka deva, jo mums ir arī ilgāks rezultāts. Mēs nevaram arī pārspīlēt. Es nevaru, gals ir gals, tik cik viņš strādā, tik arī viņš strādā, bet tas varētu būt devas atkarīgs, tas arī varētu būt preparāta atkarīgs, jo ir preparāti. Es nezinu, vai man saukt viņus vārdos vai nesaukt vārdos, bet varbūt, ka nevajag. Bet ir tie, kas tiešām tā arī ir 2 mēneši viņi strādā, un pēc tam pakāpeniski šis te efekts jau sāk, kur tas notiek un kas tur notiek. Tas nozīmē to, ka mēs pārtraucam to signālu, viņi tur vairs nav. Tas muskulis nesaņem pa to nervu šķiedru, visi kontaktiņi nav. Bet, ko mūsu ķermenis dara, piemēram, ja tā ir arī trauma vai kaut kāds nervu pārāvums, viņš sāk veidot mazos zariņus apkārt. Tas nozīmē, ka tas 100% efekts ir tikai pēc tām 2 nedēļām. Tad, kad tas rezultāts ir sasniegts maksimums, viss no kopš tā brīža mūsu ķermenis sāk veidot jaunas anastomozes, tiem nerviem sāk veidoties atkal jauni impulsi. Tāpēc arī tas nav tā, ka viņš iedarbojās vienā dienā un vienā dienā atgriežas. Tas notiek ļoti pakāpeniski abos virzienos. Zini, kā varbūt nostauc tos visus 4 un pasaka, kur varbūt iziet pēc 2 mēnešiem, ja šeit kāds ir ļoti tāds ieinteresēts cilvēks, kurš klausās. Oriģinālais nosaukums botoks ir alergāni, ja Vistabela ražojums. Tas ir, un Bokutjūrs būtu otrs, 2 šie te, brandi, kuriem šis iedarbības laiks ir īsāks. Viņi ļoti labi varētu būt, piemēram, dāmām, kurām jau ir pāri 50 gadiem, jo tur mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ar to, ka tas muskulīts jau ir daļēji atrofisks, viņš jau sāk novecot, viņš vairs nav tik spēcīgs tā kā jaunībā, līdz ar to, ja mēs viņu pilnībā, tad mēs tajos gadījumos varam gaidīt kaut kādu tiešām tozi, un varbūt, ka tie ir tie gadījumi, kur tiešām izmantot labāk ir vieglāk. Mēs tikai drusciņi piebremzējam. Savukārt Azuliens un Disports, tas ir viena ražotāja, ražot 2 preparāti vienkārši, un tie ir ar ilgāku iedarbību, ar tādu spēcīgāku efektu, bet līdz ar to arī dažiem cilvēkiem var arī nepatikt uzreiz tajā pirmajā brīdī, jo tas pirmais mēnesis pēc tam ir tāds, tāds pilnīgi, reizēm neko nevar pakustināt, un ir kam tas patīk, ir kam tas nepatīk. Ir Instagramā populārs tās slaveno Hollywood zvaigžņu kaut kādu video ik laikam, kur tu rādi, kur viņa 20 gados viņa rauda, un viņai tur smuka visu dzīvi mīmikā, un tad, kur viņa rauda 40 gados katrs, tad viņai nekas tur īsti nekustās, vienkārši asaras tikai tā, kas varbūt ir tas spēcīgais iebliests iekšā. Runāsim par to, kad tad sākt, jo arī tas, ko esmu lasījusi arī ārvalstu presē, ka sākumā tas tomēr bija vairāk sievietēm, tur tādu ap 40, man šķiet tāds uz pusmūžu, un tagad jau jaunieši diezgan agrā vecumā to dara. Kad tad tā kā var sākt, kad vajag sākt? Kad vairs nevajag sākt.
Un par to arī pēc tam, kad vairs nevajag. Bet Jā. sāksim tāpēc no sākuma, jo man arī ir piemēri jau, kad pasaka, ka nē, tu esi, ka nevar vairāk. Bet sākam ar to, kad sākt. Kad sākt? Tad, kad mēs sākam redzēt vizuāli šo spēcīgo muskuļu darbību. Kas nozīmē, ja cilvēkam ir ļoti spēcīga mīmikas muskultūra 18 gados, bet meitene domā par to, ka viņa nevēlās jau 30 būt ar dziļām rievām, tad tas ir tas vecums, kurā sākt. Ir cilvēki, kuriem mamma ir, es esmu tā dzirdējis, ja? Man tā nebija, bet kuriem mamma ir situs pa pirkstiem, nedrīkst raukt pieri, un tad viņi nemaz nevar pacelt uz augšu. Tās mīmikas vienkārši tur nav, līdz ar to viņi vispār var izbraukt bez botulīnu toksīnu lietošanas. Respektīvi, vecums ir tad, kad ir tā vajadzība. Tas nav cipars, tā ir indikācija. Tajā brīdī, kad mums sāk parādīties tās rieviņas, lai viņas neiesēstos, mēs sākam profilaktiski. Tāpēc botulīnu toksīns ir profilaktisks līdzeklis, nevis jau koriģējošs. Ja tā krunciņa tur ir, mēs sākam veikt botulīnu toksīnu injekcijas, kamēr tas muskulīts nestrādā, tā krunciņa izskatās ļoti virspusēja un viegla. Tad, kad muskulis atjauno savu darbību, viņa atkal būs dziļāka un vairāk redzama. Līdz ar to tas labākais laiks ir sākt pirms tās krunciņas ir iesēdušās un parādījušās. Un kad tad ir pa vēlu jau, kad tas efekts nebūs vairs tāds? Atkal pēc oficiālajiem noteikumiem 65 gadu vecums ir tas, pēc kura viņš vairs netiek rekomendēts. Kas nozīmē, ka līdz tam nekas nav, pat piemēram, līdz 45 gadu vecumam, ir ļoti izteikta augšējo plakstiņu doze, respektīvi fizioloģiski mums viss ovāls slīd uz leju, un tā skaitā arī uzacis un plakstiņi, kas nozīmē, ka ja es tajā brīdī sākšu veikt botulīnu toksīnu neko citu nedarot, man būs ļoti neapmierināts klients, jo plakstiņi būs nolaidušies, uzacis būs taisnas, un mēs būsim ieguvuši tieši pretēju efektu tam, ko patiesībā cilvēks vēlās. Mēs būsim dabūjuši smagumu sajūtu, nevis uzlabojuši kaut ko. Šis laikam ir piemērs, kur man arī draudzene aizgāja arī pamēģināt pirmo reizi, viņai pateica ārste, ka nē, ja viņai uztaisīs, viņai uzkritīs uzacis virsū. Tad šis laikam ir tas piemērs, ja uzkrīt uzacis virsū, ja viņš nokrīt plakstiņu lejā, vizuāli. Kā to pārbaudīt? Tajā brīdī, kad mēs no rīta esam tikko kā svaigi pamodušies, mēs esam tādi, kā mēs esam drusciņi, viscerams, ka izgulējušies. Svaigi aizpampuši, ja? Tieši tā, svaigi aizpampuši, pilnīgi neitrāli. Uzacis mums ir vēl ne stresa situācijās savilkušās vai tur, pacēlušās jau uz augšu, tā kā mums gribās celt augšā, lai būtu liels smuks acis. Tajā brīdī mēs redzam to, ko es sasniegšu ar botulīnu toksīnu. Es viņas nenolaidīšu zemāk, protams, ir blakni tam, ka viņi var arī nolaisties, bet es nenolaidīšu viņu zemāk, kā viņas ir tur, kur viņām ir oriģinālā pozīcija. Kas nozīmē, ja mums tā uzacis, man ir ļoti taisnas uzacis. Un līdz ar to tajā brīdī, kad uztaisas svaigi botoks, viņas tur arī nostājās, tur, kur man viņas ir. Ja es gribu, lai man uzacis stāv augšā, tas nozīmē, ka es uz šiem pieres muskuļiem nedrīkstu tik daudz strādāt, jo citādi man viņas būs mazliet tā kā dusmīgas. Un tas ir normāli, tāpēc arī tajā brīdī, kad mēs izrunājam, es arī esmu atteikusi šo procedūru savām klientēm, pacientēm, jo ir vainu, lai mēs iegūtu labu rezultātu, bet ja jau ir ļoti izteikta šī ptoze dabīgā, tad vainu ir jāiet parunāties ar plastisko ķirurgu par plakstiņu operāciju, jo tas būs vairāk tas, kas traucēs nekā uzacis, tieši plakstiņi. Vai arī mūsdienās jau otra modernā procedūra no plastiskajām operācijām, ko veic ir brow lift, jeb uzacu pacelšana, kur tajā gadījumā mēs vienkārši nevis plakstus ceļam, bet mēs ceļam visu šo zonu uz augšu. Un tad pēc tam, ja tā mīmikas muskultūra joprojām traucē, tās krunciņas traucē, lūdzu, mēs varam darīt visu iespējamā. Labi. Man uzreiz ir jautājums, ko es aicināju sievietēm iesūtīt, ja ir kādi jautājumi, un šeit man prasa, vai taisnība, ka B vitamīns mazina botoks ietekmi? B vitamīns un magnīs ir paredzēti tam, lai stiprinātu mūsu nervu sistēmu, lai palīdzētu nervu sistēmas reģenerācijai, stiprināšanai, kas nozīmē, ja jūs lietosiet aktīvi, tas varētu būt viens no iemesliem, ir sevišķi sportiski aktīvi cilvēki, kas lieto magniju un B grupas vitamīnus, viņiem šis rezultāts varētu būt īslaicīgāks. Tas, kas savukārt strādā pretēji, kas varētu nedaudz uzlabot, ir cinks.
Bet tad mēs iesakam arī, ja mēs zinām, piemēram, tavā gadījumā, ka ir jau pirms tam tāda nepārāk laba pieredze, tad es ieteiktu jau mēnesi pirms tam sākt lietot uzturu bagātinātājs ar cinku, un tad tajā gadījumā mums varētu būt atkal labāk tie rezultāti. Un uz to laiku noteikti pārtraukt B-grupas vitamīnu lietošanu. Ko nozīmē, ko tas cinks dara, kāpēc būs labāks efekts? Kā antioksidants. Tu man ļoti labi šo pajautāji. Es neesmu tajos pētījumos ielīdus tik sīk iekšā. Bet par to, ka šobrīd diezgan daudz runā par to, ka cinks varētu būt tas, kas mazliet uzlabo. Bet es tiešām nemāku to viss kārtībā, katram savs, bet galvenais tu zini, ka no pētījumiem, ka tas cinks strādā. Un tad ir jautājums, vai ir kaut kādi krēmi, protams, botoks nekas neaizstās tā injekcija, bet ir krēmi, kuriem būtu līdzīgs efekts. Piram, ko es arī redzu, piram ir sievietes grūtniecības, kur nedrīkst lietot botoks, un tad, kur var palietot šādu krēmu, kuram potenciāli kaut kas varētu būt līdzīgs. Botoks ir botoks, un nevienā pudelītē to botoks iekšā mēs nevaram dabūt. Tas efekts var būt mazliet pielīdzināms, bet tas noteikti nav tas pats. No tādiem zināmiem produktiem ir 2, kurus es varētu ieteikt, kas varētu sniegt mazliet tā kā līdzvērtīgi. Viens ir The Ordinary līnijai, viņiem ir preparāts iekšā viela, kas mazliet tā kā tos ļoti viegli atslābina muskuļus. Līdz ar to viņš var dot līdzvērtīgu efektu uz sīkajām krunciņām. Ļoti spēcīgu šo te glabellas muskulu, dusmu muskulu viņš nespēs atslābināt, bet kaut kādā mērā varbūt mazliet piebremzēt to gan. Un tagad arī no SkinCautical, kas Latvijā gan nav pieejams, bet viņiem ir ļoti, ļoti labi un arī tiešām pētnieciski pierādīti ar labiem rezultātiem produkti. Viņiem ir P-tox, tā kā arī preparāts, kas arī bremzē šo muskuļu aktivitāti, un tad tas uz tā lietošanas laikā jau tiešām jau pēc mēneša varot redzēt labus rezultātus, kas tiek pielīdzināti tā kā vieglam botoks efektam. Bet neviens no tiem nav līdz galam tas par ko var izdarīt īstais botulīna toksīns. Zin kā, jūs vēlāk pie fileriem tagad, bet pirms pabeidzam tā kā šo sadaļu, bet attieksies arī uz nākamo. Kas ir tie speciālisti, kuri drīkst šo darīt? Jo tas taču nevis fileriem attieksies. Ja kā tas zināt, jo man arī pašai bija Instagramā vesela sērija par jaunu meiteni, kur špricēja visu kokā, bija tā sajūta, ja, un liekam, man pat beigās šķiet, ka viņi dabūja ļoti minimālu sodu no veselības inspekcijas, tā kā arī tie sodi nav tik lieli, bet jā, kur pārbaudīt, kā pārliecināties, ka tas ir speciālists, kurš drīkst veikt šīs injekcijas? Tātad. Mums tā situācija uz doto brīdi, es nezinu, cik tas ir jau oficiāli mainījies, bet mums bija situācija valstī, ka šīs te metodas drīkstēja veikt tikai metodas certificēts speciālists. Tie bija ārsti ar specialitāti dermatoloģijā, plastiskajā ķirurģijā, seju žokļu ķirurgi un neirologi. Tie bija speciālisti, kuri papildus tam, ka viņiem ir viņu specialitāte, viņi bija nokārtojuši gan praktisko eksāmenu, teorētisko eksāmenu un pierādījuši ar savām praktiskajām gan certifikātiem, mācību apliecinājumiem, ka viņi ir apguvuši šo te jomu. Un Latvijas estētiskās medicīnas asociācija izsniedza certifikātus, kas bija arī tāpat kā jebkurš ārsts certifikāts pēc 5 gadiem jāatjauno, pierādot atkal, ka tu esi joprojām turpini mācīties šo tēmu. Bet šī situācija pat kā svaigi ir mainījusies. Jo bija kolēģi, kas uzstāja uz to, ka mūsu profesija kā dermatologam vai plastiskiem ķirurģiem patiesībā pēc apraksta jau ietver šo te zināšanu lauku, kas nozīmē, ka mums nav vajadzīgs vēl papildus apstiprināt to, ka mēs to mākam. Mūsu jau dermatologa resertifikācija ir pilnīgi pietiekošs apliecinājums tam, ka mēs to drīkstam darīt. Tie joprojām ir ārsti, tās nav medicīnas personas, bet šobrīd atkal, diemžēl, mēs esam kaut kādu soli iespējams atpakaļ atkrituši ar to, ka tā ārstu uzskaita vairs netiek veikta kaut kādā veidā. To drīkst darīt arī ārsts kosmētiķis atkal.
Viņam ir ārsta izglītība, bet tur vēl ir, es domāju, ka vēl priekšā liels darbs, lai atkal precizētu, vai jebkurš medicīnas darbinieks to drīkst darīt, vai to drīkst darīt tikai ārsti. Labi. Šis ir nedaudz tā mulsinoši. Tagad, ziniet, tie, kas klausās šo dāmas, es noskaidrošu atkal veselības inspekcijā, kāda ir patreizējā situācija, un es droši vien šī video aprakstā tad arī ielikšu vai nu saiti, kurus aprakstīšu sīkāk, vai arī varbūt jau pat tiešo reģistrs, jo bija vismaz 1-2 reģistri vēl pirms gada, kad es par šo interesējos, kur varēja iet un pārbaudīt. Tā kā es vienkārši ielikšu saits uz tiem potenciāli visiem reģistriem, kur var pārbaudīt, un tad jūs varat drošībai paskatīties. Jo, kā mēs tad redzam, tomēr tur vajag specifiskas zināšanas, ir daudz tie veidi un devas, un tā kā, tomēr būtu labāk un īpaši neriskēt iet it kā lētāk, bet, tu nezini, kāds rezultāts no tā viss sanāks. Joprojām Latvijas Estētiskās medicīnas asociācijā lema.lv var paskatīties ārstus, kas ir ieguvuši šo te iepriekš jau metodas certifikāciju. Man certifikāts joprojām ir aktīvs, līdz ar to tajā sistēmā joprojām mūs var atrast. Tie, kas ir atsevišķi, ir botulīna toksīnam, ir atsevišķi metodas certifikāts pildvielām, kur ir arī filleri iekšā, un lāzera augsts enerģijas iekārtas un lāzera ķirurģijā, kur tās ir 3 dažādas metodas, un šos speciālistus var apskatīt šajā mājaslapā. Tā ka tas ir drošs joprojām veids, kā pārliecināties par to, ka ir speciālisti, kas to māca. Super. Ejam pie filleriem. Tad kas ir filleri? Kas ir filleri? Filleri ir viena daļa no pildvielu šīs te kategorijas vielām, kas tiek ievadītas kaut kādā veidā ādā. Pildvielas var būt gan plazmas injekcijas, tā ir mezoterapija, tās ir filleri kā filleri un arī reģenerējošas, ja dermas stimulējošas vielas, kā kalcija hidroksilapatīts, piemēram, polipienskābes un tam līdzīgi. Šis viss ļoti medicīniski izklausās. Šis ir Tur daliet, mēs viņus visus varam sabāzt iekšā zem vārdu filleri, bet tas nav īsti pareizi. Tādēļ, ka tās tendences arī, piemēram, es gribētu, lai cilvēki sāk mazliet viņus arī atšķirt, jo tas stereotips par botulīnu toksīnu, tu tikai nešpricē botoksu lūpās. Mēs lūpās nekad nešpricējam botoksu, mēs nevarētu ne norīt, ne nolaizīt karoti, mēs parunāt nevarētu. Tāpēc to mēs nedaram. Savukārt pildvielas kā filleri, tā ir kaut kāda viela, ko mēs ievadam ādā audu iztrūkuma kompensēšanai. Tas nozīmē, ka tur, kur mums trūks kaut kāds apjoms, kas ar laiku pazūd, mēs varam ievadīt kādu preparātu, lai viņš tā kā kompensētu vizuāli šo izskatu. Labi, un tad, kur visbiežāk sejā, droši vien, ka bez sejas vēl kaut kur laiž, bet sākam ar seju, kur var likt fillerus, kur izmanto. Lūpas ir tas redzamākais, un reizēm ir izteikti redzams, bet lūpas, kas vēl? Jebkura vieta. Tas ir daudz kompleksāk nekā tikai norādīt punktu, kurā ievadīt filleri. Jo mēs mums noveco visas ādas struktūras. Mums noveco epiderma, derma, zemādas tauku slānis samazinās, kļūst plānāks un izveidot tādas tā kā kabatiņas, starp kurām izveidojās tukšumiņi. Mums noveco muskultūra, atrofējās muskuļi, mums samazinās kaula apjoms. Un tās ir visas zonas, uz kuras mēs varam mēģināt kompensēt. Kas nozīmē, ja mums ir, piemēram, sāk orbīta, ja kauls ar laiku sāk samazināties un viņš dilst, kļūstot orbītai lielākai. Tas nozīmē, ka mums sāks iegrimt uzreiz un loki sāk parādīties lielāki. Tad to var nedaudz kompensēt, ievadot filleri, piemēram, šajā vietā un atkal mazliet radot to apjomu, ka tas nekrīt vairs tik ļoti dziļi. Mums vaigi sāk krist uz iekšu. Mums ļoti interesanti tas, ka mums novecošanās notiek ļoti dažādās sejas daļās. Sānos tauku slānis samazinās, respektīvi vaigi kļūst patiesībā plānāk, bet šajā vietā virs nazu labiālās krokas, un šajā vietā tās ir 2 vietas, kur viņš tā kā hipertrofējās, respektīvi viņš sāk gāzt tieši šādā veidā pāri, un mums parādās tie buldogu vaidziņi. Līdz ar to tas būs ar to filleri, mēs mēģināsim panākt visticamāk to fiksāciju šeit, lai mums viņš tik ļoti negāstos virsū, un tieši tāpat arī zodam. Mēs mēģinām viņu šeit fiksēt augstāk, lai mums šī daļa tik ļoti nevilkt uz leju, lai tā gravitāte tur tajā vietā nebūtu tik ļoti redzama.
Viņi ir dažādi. Ir zodiņi, piemēram, to pašu ovālu līniju, lai mēs varētu kaut kādā veidā skulpturēt. Mēs varam izveidot, piemēram, zoda tā kā tilpu mazliet lielāku, un tad, attiecīgi, šī zona mazliet varbūt izlīdzināsies un iegūsim atkal tādu skaistāku, vienmērīgāku līniju, harmoniskāku. Lūpas, es redzu, ka arī sievietēm samazinās lūpu apjoms. Kas tur notiek? Un tad šeit tās krunks, kas arī virs augšlūpas sāk parādīties. Kas notiek šeit, kas tur nomainās, aiziet prom vai pienāk klāt? Tā ir tā pati gravitāte. Lūpas apjoms visur. Apjoms mazinās, tieši tāpat arī lūpās. Un augšlūpā ir tā tendence, ka viņa ar laiku slīd uz leju, viņa izstiepjās. Līdz ar to tā sārtā daļa, viens ir tas, ka viņā pašā samazinās apjoms, bet otrs ir tas, ka dēļ tā, ka viņa slīd uz leju, viņa sāk rotēt uz iekšu. Un tā lūpiņa ar laiku sāk kļūt plakanāka. Un tad tur ir tas bullhorn ar plastiskā operāciju. Man ir vienkārši pieminēšu, ka šobrīd arī diezgan tendence ir taisīt šeit gar deguntiņu, šo te operāciju, kas tādā veidā mazliet to izvērš atkal, to sārto zonu. Līdz ar to mēs tā kā ejam pretēji no slīdēšanas uz leju, mēs atkal tā kā mēģinām to sārto daļu mazliet paplatināt. Kā ir ar tiem fileriem, ja botoksam bija tie 4 preparāti Latvijā reģistrēti, vai fileriem arī ir kaut kas tam līdzīgs un par iedarbības ilgumu, ja? Botoks iziet ārā pēc kaut kādiem mēnešiem, tas tur pat teica, ka viņš iziet ārā. Par fileriem mēs esam lasījusi un laikam arī bija uztraukums kaut kādu laiku, ka pilnībā viņi nekad neiziet ārā, viņš var sākt ķermenīs, kur nu viņš ir sākt staigāt, piram sejā. Ko tas nozīmē? Devas ilgums. Devas nav tāda, piedošana, termina par fileriem. Devas ir dažāda blīvuma hialuronskābes. Pārsvarā fileris ir hialuronskābes preparāts, kur atkarībā no šīs molekulas lieluma ātrāk vai lēnāk uzsūcās organismā. Atkarībā no šī blīvuma mums būs arī tā izvēle, kurā ķermeņa vietā, kurā sejas vietā, kurā zonā šo preparātu ievadīt. Respektīvi, lūpās visticamāk tas nebūs ļoti blīvs preparāts, savukārt, jo mēs gribam, lai viņš netraumē tik ļoti, neizstaip šos audus. Savukārt, ja mums ir vajadzīga šī fiksācija, tad šeit tas fileris tiek ievadīts bieži vien nevis pašā ādā, lai tikai ādas to tā kā reljefu atjaunotu, bet viņš tiek likts uz kaula. Un tur tā uzsūkšanās ir lēnāka, līdz ar to tas preparāts ir stabilāks un ilgstošāk tur atrodas, un tā fiksācija, un arī mazāk ir šī migrācija. Vai preparāts vai fileri migrē? Es teiktu, gandrīz visi. Visi fileri migrē. Jo mēs esam kustīgi cilvēki, un pat, ja ir preparāti, kur ir ļoti viskozi, viņi ir blīvi, un viņi tiešām neplūst prom, tad arī tiem preparātiem tomēr, ja mēs visu laiku kustinām, kā piemēram viena no šīm zonām būtu šie deniņu zona, kas mums arī ar laiku visiem iekrīt uz iekšu, un tad tā skeletizācija sākās, un mēs gribam tā kā kompensēt, lai mums tie acu loki nav tik ļoti izteikti. Tad šajā vietā, ievadot, te ir ļoti spēcīgs mums masēt ar košanas muskulis, iet kopā ar temporālas muskuļu, ap deniņu daļas muskuli. Mēs košļājot un runājot, mēs visu laiku viņu kustinām. Līdz ar to arī tas preparāts, ko mēs tur ievedam, viņš tik un tā ar laiku gribēs kaut kur migrēt. Tāpēc tas pluss ir kaut kādā ziņā, ka tas preparāts ar laiku izšķīst lielākā daļa, bet tas arī ir pierādīts, ka ir kaut kādi preparāti, kas tomēr līdz galam neizšķīst, jo mūsu ķermenis dara tādu fantastisku lietu, kā atpazīst svešķermeņus. Jebkādas baktērijas, vīrusi, tā skaitā arī, piemēram, šādas vielas, lai cik viņas būtu bioloģiski pielīdzinātas mūsu dabiskajām vielām, kas atrodas ķermenī, viņi tik un tā ir svešķermeņi, kas nozīmē, ka ķermenis mēģinās viņus reizēm kaut kādā veidā noslēgt, lai vienkārši netraucē, lai viņš neutralizē. Jā, un sāk izveidoties tādas tā kā saistaudu kapsulas, un tad tā iekapsulēšanās vai granuloma veidošanās, tas gan iekaisuma dēļ, piemēram, ja mums ir vēl kaut kāds autoimūnas saslimšanas vai kaut kas tāds, tas risks ir daudz augstāks attīstīties šādām granulomām
vai iekapsulēties tam preparātam, un tad viņš visticamāk netiks sagramots un viņš neuzsūksies. Un tad mēs atkal varam viņu tikai mākslīgi pēc tam šķīdināt, ja mums kaut kur ir šāds te neliels depozīts palicis, kurš mums ir traucējošs, mēs gribam atkal iegūt to vienmērīgumu, tas jāsāk ir gandrīz no jauna. Cik bieži ir šādi, tas tā kā pēc blaknes izklausās, cik bieži ir tāda blakne, cik nopietni ar to ir jārēķinās kaut kas tāds, ka varētu būt? Tas ir reāli, es procentos nepateikšu par to, cik bieži šāds granuloms var veidoties. Bet tavā praksē, piemēram, cik bieži tu novēro šādu blakni? Vai ir atšķirība no kuras ķermeņa daļas, sejas daļas? Ir atkarīgs no preparāta, no tā, vai tas preparāts ir pareizi ievadīts, un te mēs atgriežamies pie tā, ka ir jāiet pie speciālista, kurš to māk darīt, jo ja šis te preparāts, mēs atnāk un mums vajag ātri naudiņu, mēs ātri pusstundiņas laikā čik visu izdarām, pat neparunājam ar cilvēku, neparunājam, kāds viņam ir blakus saslimšanas, varbūt viņam ir tieši tagad aktīvs, nezinu, vairogdziedz ar iekaisums, un mēs tajā brīdī uzreiz sāksim veikt injekcijas, man ir ļoti augsts risks, ka man attīstīsies tās granulomas. Līdz ar to ar cilvēku ir jāiepazīstās, un tad ātri tā naudas pelnīšana šajā jautājumā ir bīstama. Cik bieži manā praksē, es ar fileriem strādāju salīdzinoši maz, es vairāk savā praksē izmantoju biostimulējošas vielas. Es pēc tam varbūt pastāstīšu, kas tas ir. Tieši tā iemesla dēļ, ka man ir bail no šī. Man pilnīgi reāli ir bail, un jo es vairāk lasu, jo es vairāk apmeklēju kongresu, jo kongresos, ko mēs darām, mēs mācamies visas blaknes, lai mēs mācētu viņas pareizi atgriezt. Un jo tu vairāk dzirdi, ka plastiskie ķirurgi ar 25 gadu stāžu, viņiem arī sanāk, es atvainojos, sūdi, jo tev pašam kļūst bailīgāk. Tādēļ tie cilvēki, kuri bez izglītības šo dara, es viņus vienkārši abrīnoju. Neapzināties, nezināt par viņām droši vien ir ļoti viegli. Šis ir arī lūpām varbūt šāda blakne. Es domāju, ka lūpas, manuprāt, varbūt tas stereotips, ka ir biežākais, vismaz, ko mēs redzam, kur sievietes izmanto šos filers. Arī lūpām varbūt šāda blakne, vai tas kaut kur sejai tomēr vairāk, nezinu, deniņu vai kauli. Sejai vairāk nekā lūpām, jo tur lūpām vairāk ir šī migrācija. Lūpu riski. Pirmkārt, ir pārāk ātri, pārāk daudz preparāts ievadīts, kas nozīmē to, ka atnāk klienti, kuri vēlās ļoti strauji uzreiz dabūt lielu efektu. Ir tāda neoficiālā, droši vien kaut kāda vadlīnija, ka mēs nedrīkstam ievadīt vairāk par 1 mililitru. Tā ir 1/5 daļa no teikarotītes, ja mēs tā iedomājamies. Tas ir ļoti maz, bet lūpām tas ir daudz, jo šajā gadījumā tāpat ar šī fileru palīdzību mēs iestiepjam tos apkārtējos audus. Ja mēs to darām straujāk, tas nozīmē, ka mēs deformējam apkārt esošos audus, līdz ar to ir lielāka iespēja, ka viņš gribēs kaut kur migrēt, jo viņam tur nav vietas pietiekami daudz. Tāpēc tas ir jādara ļoti pakāpeniski, ja arī gribās šo lielo lūpu apjomu. Otra lieta, mēs visu laiku runājam, ēdam un tā tālāk. Viens liels, skaists apaļš muskulis, kas visu laiku mums to fileri arī kustina, līdz ar to tā migrācija arī ir ļoti iespējama. Pirmkārt, tas būs uz šo te ārpusīti, un tad mums sanāk tas duckface, tā pīles, tās lūpas, jo tas preparāts migrējas virs sārtās lūpu daļas, un lūpa izskatās pilna jau visā platumā, ne tikai sārtā daļa, bet arī apkārtai. Otrakārt, tas notiek uz gļotādas pusi, kur sāk izveidoties tādas caurspīdīgas pērlītes gar sārto daļu gļotādā, kas ir tieši tādēļ, ka tas preparāts ir ievadīts iespējams virspusēji, vai viņš vienkārši migrē, un ar zobiem, ar kustībām, runāšanu mēs vienkārši to preparātu aizstumjam uz gļotādas pusi vairāk. Tas ir risināms. Tas ir risināms. Bet tas ir kaut kas tāds, ar ko ir vienkārši jārēķinās. Ja mēs uz to ejam, tad mums jārēķinās, ka mums var būt ļoti labs efekts, ļoti labs rezultāts, un mēs varam būt ļoti priecīgi, bet pienāks kaut kāds mirklis, kad mums būs jāveic viens papildus darbiņš, lai mēs atkal varētu sākt no jauna. Mums būs tas pilers iespējams kaut kur jāizšķīdina, lai mēs atkal varētu viņu to lūpu uzpildīt no jauna. Cik ilgi ir tādam, es nekad neesmu filers taisījusi kaut kā, tur es nejūtu īpaši vajadzības priekš savā gadījumā, bet cik ilgi tu strādā, piram tāds filers tajās pašās lūpās? Cik ilgs ir tas efekts, kā tas notiek?
Lūpu fileri parasti ir šķidras konsistences. Tas nozīmē, lai mēs iegūtu, lai nebūtu kaut kāds tādi bumbulīši vai kaut kas tam līdzīgs, viņš ir plastiskāks, un tas ilgums ir aptuveni gads līdz pusotrs, aptuveni. Tad tu atkal var atjaunot, ja? Skaties, vai nav blaknes, bet tu atkal viņu vienkārši atjauno. Un par botoksu es nepajautāju, kā ir ar botoksu, cik regulāri tu vari tā kā gadiem katru reizi pusgadā tādu taisīt, kā ar botoksam, tas, nezinu, ilgums kopumā, cik bieži tu atjauno un dari, vai nav, ka tas muskuls ar laiku kaut kā, nezinu, ietekmējās. Muskuls atrofējās. Jā. Ar botulīnu toksīnu, mums visiem muskuls atrofējās, jebkurā gadījumā, ar botulīnu toksīnu mēs mērķiecīgi izraisam muskuļu atrofiju. Jā, mēs viņu mērķiecīgi atrofējam. Tās nav visas muskuļu šķiedras, tā ir kaut kāda daļa konkrēta, uz ko mēs sadarbojamies, bet tas notiek, tas ir mūsu mērķis. Bet kā tad ir, cik ilgi var to botoksat pierē? Cik ilgi? Cik ilgi var? Cik ilgi ir? Tur jābūt jebkurā gadījumā tai robežai, tas, ko mēs runājām pirms tam, kaut kādā brīdī, ja netiek nekas cits darīts ar ādas kvalitāti, respektīvi mēs tik un tā nemēģinam uzturēt kolagēna apjomu, dermas biezumu, tad tā aptoze jebkurā gadījumā notiks. Ja mēs uzturam ādu arī citos veidos, mēģinam uzlabot to kolagēna komponenti, tad iespējams, ka mēs varam taisīt botulīnu toksīnu līdz 80 gadiem, jo ja tas muskuls vispār tur vēl ir, ja viņš ir. Es esmu piedalījusies kadāveru kursos, respektīvi tur, kur mēs ārsti braucam un mācamies uz līķiem, kur mēs paši ievadām preparātus, un tad mēs taisam vaļā un pārliecinamies, ka mēs esam pareizā vietā ielikuši un tā tālāk. Un šajās mācībās man bija apmēram 75 gadus vecs kungs, kuram es nevarēju atrast gandrīz vispār to muskuli. Respektīvi, un tā visticamāk, ka viņš nav veicis botulīnu toksīnu savā mūžā. Respektīvi, tas muskulis tik un tā atrofējās, un viņš tik un tā kļūst plāns, līdz ar to tā vajadzība arī kaut kādā brīdī beidzās. Cik bieži mēs to varam darīt? Rekomendācijas tik un tā ir no 4 līdz 6 mēnešiem. Tātad, ja tas būs Vistabels vai Bokutjūrs, tad tas būs visticamāk iespējams ik pa 4 mēnešiem, lai noturētu to efektu. Ja tas būs azuliens vai disports, tad iespējams, ka mēs to varam darīt ik pa 6 mēnešiem vai pat vēl drusciņ ilgāk. Nē, to es sapratu, bet es domāju ilgtermiņā, es tad varu 5 gadus, ik pa pusgadam iet un to taisīt, vai tas atkarīgs no tā, kā tas muskuls jau ir atrofējies. To es domāju, vai viņi arī var, 10 gadus šādi darīt. Var šādi darīt, bet tas, ko reāli redz praksē, ir to, ka tas muskuls pilnībā nepieslēdzās. Līdz ar to mēs tās devas iespējams, ka pat mazinam ar laiku, un arī tos punktus mēs drusciņ mainam. Jo es skatos nevis, ja es skatītos tā kā tajā grāmatiņā, tur, tajā instrukcijā, ja visticamāk, es pilnīgi noteikti iebrauktu auzās. Tā kā man katrs otrais aiziet ar noslīdējušām uzacīm un tam līdzīgi. Mēs skatāmies katram cilvēkam individuāli, kura ir tā muskuļa daļa, kura viņam strādā, uz kuru punktu man ir jāstrādā viņam, ko mēs gribam atslābināt tajā brīdī. Par rezistenci, ja mēs šīs injekcijas veicam biežāk, tas nozīmē ik pa 3, piemēram, mēnešiem, tā kā to dara Amerikā, tad pilnīgi noteikti mēs varētu gaidīt, ka kaut kādā brīdī tas botulīnu toksīns vairs nestrādā. Jo tas ir tāpat kā ar jebkuru atkal svešķermeni vīrusu, baktēriju un tā. Tas ir toksīns, tas ir svešs proteīns, līdz ar to ķermenis ar laiku viņu atpazīst, līdz ar to sāk ātrāk jau veidot šīs antivielas un ātrāk beidzās viņa iedarbība. Tāpēc var būt tā, ka jau, ja to botulīnu veic pietiekoši ilgi, tad viņš vienkārši vairs nestrādā. Tad ir iespēja pārslēgties uz iespējams kādas citas, vai no anobotulīnu toksīnu uz inkabotulīnu toksīnu. Bokutjūrs sevi reklamē ar to, ka viņiem nesot šī svešā olbaltuma, līdz ar to uz viņu rezistents nevarot veidoties. Tu esi veselīgi skeptiska, ja? Tu esi veselīgi skeptiska. Es esmu veselīgi skeptiska par šo, ka viņam tiešām varētu neveidoties rezistence. Es laikam, tā ir gaumas lieta. Es saku, cik cilvēki, cik ārsti, tik viedokļi. Es šobrīd tikai un vienīgi par savu viedokli dalos. Tas nav mans izvēles preparāts, tā iemesla dēļ, ka rezultāti ir ļoti īslaicīgi. Un tā kā tu teici, tā naudas summa par procedūru ir gandrīz identiska visiem. Bokutjūrs ir pat kaut kādā ziņā varbūt drusciņ pat dārgāks.
un rezultāti ir īsāki, līdz ar to es neesmu motivēta saviem klientiem ievadīt šo pat neskatoties uz to, ja man būs tas brīdis, ka man ir iestājies rezistents pret manu mīļo preparātu, tad arī iespējams man nāksies viņu nomainīt, bet uz doto brīdi es jūtos ērti, tā kā es strādāju. Labi. Ejam tagad pie tā kā trešā bloka. Mēs esam izrunājuši, manuprāt, kaut kāds pamats par botoksu un par fileriem, par to pārējo, ko var darīt. Un tu ļoti labi jau pieminēji kolagēns. Man arī uzreiz ir jautājums, jā, uzreiz sāksim, vai es kaut kā ārīgi, varu dzert kaut kādās tabletēs šķidruma formā, kā es varu uzņemt to kolagēnu. Sāksim ar to un tad iesim pie krēmiem tālāk. Bet kā es varu vēl? Jo tu arī tikko minēji, ja tu paralēli darīsi neko citu, tas botoks arī nebūs tik efektīvs. Tad kas ir tas cits, kā es to kolagēnu varbūt varu mēģināt sev uzturēt kaut kādā līmenī? Kolagēna uzturēšana. Tā kā tu runā savā vlogā par menopauzi, tad tu zini to, ka mēs viņu nevaram saglabāt, noturēt. Viņam tik un tā ir tā tendence būtiski kristies, it sevišķi pēc 40 gadu vecuma, diezgan strauji, mēs viņu nevaram apturēt. Tas kritiens kaut kādu brīdi ir mazliet straujāks, bet, principā viņš visu laiku tikai samazinās. Līdz 80 gadiem tur, ka viņš izsīks pavisam gandrīz. Tas, ko mēs varam darīt, ir ikdienā mums ir mājas kopšanas, visticamāk kaut kādi rituāli, ar kuriem mēs varam uzturēt, mitrinot ādu, nodrošinot labu mikrovidi ādā, lietojot antioksidantus, līdz ar to mēs mazinot, tad būtu tā profilaks, droši vien sākumā, mēģināt mazināt tos riska faktors, kas šo te kolagēnu noārda straujāk, jo novecot mēs novecojam visi. Tas, kas to pātrina, ir fotobojājums, kas nozīmē ultravioletais starojums. Tad pirmā tā ir, lai saglabātu kolagēnu, mums ir jāpasargā āda no ultravioletā starojuma. Ultravioletais starojums ir visu cauru gadu. Tā ir saule. Jāsargā āda no saules, kas nozīmē pretsaule. Kāds ir pretsaules krēms, jā? Jā. Saules aizsardzības krēmi ir jālieto ikdienā, jo tik līdz kā ārā mums ir gaišs, mums uzreiz ir ultravioletais starojums un stikls no viņa nepasargā. Un tā ir ļoti bieži, man ir gan jāpārliecina, man klienti, pacienti, ziemas laikā taču drīkst nelietot saules aizsargkrēmu. Ja mēs aizbraucam no punkta A līdz punktam B uz darbu un sēžam savā mazajā boksiņā, tad mēs varam to saules krēmu nelikt. Bet ja mēs sēžam darbā pie loga vai ja mēs ejam arī ziemā garā pastaigā, tas nozīmē, ka tas ultravioletais starojums, kas nonāk dziļāk nekā UVB, viņš bojās mūsu asinsvadu struktūras, vaskulārās, viņš bojās mūsu kolagēnu. Tas ir tas, kas mums atbild par mūsu skaistumu, ādas toņa vienlīdzīgumu, novecošanās starojums. Un tā ir pirmā lieta, tā ir profilaks, mēģināt vienkārši samazināt šo te saules ietekmi. Otra lieta – oksidatīvais stress. Oksidatīvais stress ir tas, kas mums veidojās gan piesārņojuma, gan stresa, gan nepietiekams, nepareiza uztura dēļ, bezmiega dēļ, saules tāpat radītais. Tas ir kaut kā bojājums, kas mums veidojās bojājums, kas mums veidojās ādā un pastiprināti veidojās šie brīvie radikāļi, kas piesaistās un bojā mūsu šūnas. Antioksidanti ir tie, kas noķer šos te brīvos radikāļus, viņi paņem viņus aiz rociņas un izved atkal ārā. Kas nozīmē, ka antioksidanti ir obligāts tāds neredzams bruņinieciņš, kas visu laiku aizsargā mūsu ādu. Un ja mēs tos brīvos radikāļus savā ādā noķeram laicīgi, tāda spēja panākt normāli reģenerēt, jo viņai nav jācīnās ar šiem te visiem uzbrukošajiem faktoriem, viņa spēja reģenerēt. Tāpēc tas būtu pilnīgi noteikti nākamais. Tāds. Un tad tas reiz varbūt ejam arī uzreiz išā antioksidanti. Kas tas tāds, kā es viņu dabūju serums, krēms, kā tad es varu iedot ādai tos antioksidantus? Antioksidanti ir pieejami gan serumu, gan krēmu veidā, gan arī uzturā mēs varam viņus uzņemt. Tas ir vitamīni, principā. Kur ir vitamīns? C, E, A vitamīns, koenzīms, Q10, dažādi augu ekstrakti un tā viss ir antioksidantu kompleksi, lokāli lietojami serumu veidā, kurus mēs izmantojam ikdienā,
Viņi lielākoties neiedod mirdzošu ādu vai uzreiz nostieptu efektu, bet tas ir tas neredzamais efekts, ko tā ir profilakse. Un bez tiem mēs nevaram nobremzēt to procesu līdz galam. Jā. Es gribu konkrētību uzreiz. Jā, tad kas ir no produktiem, kas ir labi antioksidantu produkti? Vai tu vari tā uzreiz nosaukt dažus? Visas ogas galvenokārt. It sevišķi vasarā, it sevišķi tas, kas mums ir mūsu katram, tomēr mēs esam pielāgoti. Visas, it sevišķi melenes, piemēram, fantastiski, labs antioksidantu avots, tā kā zaļā tēja, ko mēs varam visu cauru gadu lietot. Fantastiski, jā, šie te fenoli ir brīnišķīgs pret novecošanās antioksidants, ko mēs varam ikdienā lietot. Super. Pasaka arī man kādus krēmus vai kosmētikas līdzekļus, ja tu vari ar nosaukumiem, un kas nemaksā roku un kāju. Konkrētus produktus? Jā, varbūt firma, kas tev patīk, vai ko tu iesaki klientiem, vai varbūt tu pati lieto. C vitamīns. Zinu, ka arī vienmēr droši vien sīrieši Amazonē vai internetā tur būs simtiem C preparātu. Varbūt var konkrētu firmu pateikt? Es pateikšu tā, ka uz to, ko ir jāskatās, ir tam, piemēram, C vitamīnam, lai viņam būtu stabilizēta forma. Kas nozīmē to, ka viņš ļoti ātri oksidējās, nonākot arī uz ādas. Tas nozīmē, ka viņi parasti tiek salikti kopā, piemēram, C un E vitamīns vai C un ferulīna skābe, C un koenzi. Viņi būs kaut kādos kompleksos, kas palīdz tam C vitamīnam būt stabilākā formā, līdz ar to viņš darbosies ilgāk. Tas ir tas, uz ko skatīties. Jā, tu negribi konkrēti firmu saukt, jā? Konkrēti. Es domāju, kas man ļoti patīk, bet viņš ir roku un kāja, jā? Roku un kāja. Labi, pasaki savu. Man arī bija intervija ar kosmētiķu, kur arī viņi daļai šo minēja gan par saules krēmu un tā. Un mēs arī sarakstīm pielikām klāt, tā kā var iet joprojām pie Kristīnas intervijas un paskatīties sarakstu. Bet pasaki, kas tev patīk vienalga, arī nav no budžeta. Man ļoti patīk. Es noliku blakus, bet man tieši tas, tu man biji uzrakstījis jautājis, lai es parādu produktu, kur es būtu gatava pirkt atkal. Man tieši tas ir beidzies šobrīd, tāpēc es izmantoju alternatīvu. Es nezinu, vai viņi var redzēt tā smuki. Jā. Tas ir no Retix C. Viņiem ir C vitamīns un ferulīna skābe. Tieši tāpat var arī Skin Cuticle ir arī tieši tādā pašā kombinācijā 15% C vitamīns un ferulīna skābe. Un būtiski, es lietojot viņu, es tiešām redzēju to, kā šie mazie sīkie pigmentiņi, tie, kas mums visiem parādās ar laiku. Es arī esmu bijusi solāri upuris pirms 20 gadiem. Tas bija must have, un neviens arī toreiz es vēl medicīnas augstskolā nebija iestājusies. Neko nezināju par to, ka saule varētu būt slikta. Un tagad mēs redzam visas tās sekas. Un tas ir viens no maniem tādiem favorite produktiem, ko es ļoti labprāt lietoju ikdienā katru dienu no rīta. Es viņu uzlieku, lai palīdzētu ādai. Piemēram, ir tāda Skin Better firma, kuriem ir Auto Defense serums. Viņš arī nav lēts. Un es tur gribu višķiņ piemetināt, lai tas antioksidants būtu labs, lai viņš būtu stabils. Viņš nevar maksāt 15 eiro. Viņam ir jāmaksā drusciņi vairāk, jo viņus ir ļoti, ļoti grūti laboratorijās sagatavot, lai viņi būtu stabilizēti un lai viņiem būtu tā ilgstošā iedarbība. Hialuronskābes serumu vai krēmu, ko mēs lietojam, viņš drīkst būt absolūti, CeraVe, Bioderma un viss, jebkurš, kurš jums patīk, lūdzu. Bet viņi ir daudz komplicētāki preparāti, līdz ar to viņam ir jābūt drusciņi dārgākam. Ok. Tu man pēc tam arī iedos links, tā kā tos arī ielikšu aprakstā vai vēl kaut kur izdomāšu. Tā kā jūs zināt, kā ja šo klausās kā podkāstu, lai nav pēc tam jāsmeklē video un kā tā miglainā bilde tur izskatījās. Labi, bet tā kā mēs runājām, ko var ēst iekšā, ko var kā C vitamīns uzlikt, vai var kaut kādā veidā kolagēnu kā uzturpagātinātāju arī iedzert. Esmu redzējusi arī, ka rāda influencers, kā viņas dzer kolagēnu, bet nekad neesmu sapratusi, tad tas strādā vai nestrādā. Tas strādā. Es esmu tajā dermatologu ārstu grupiņā, kas saka, ka tas strādā, jo es esmu redzējusi rezultātus un arī pacienti ir atsaukušies labi. Tie pētījumi ir bijuši ļoti, ļoti dažādi, bet tas tagad viņi ir tiešām jau pāri 10 000 to pētījumu, kas ir sakrājušies 10 gadu laikā un tiek pierādīts tas, ka vismaz par 20-30% uzlabojās mitruma līmenis ādā.
uzlabojās šī kolagēna reģenerācija. Tas nozīmē, ka viņi strādā. Mums āda ir pats pēdējais, kur mums nonāk viss tas, kas mums ķermenim nepieciešams. Kas nozīmē, iespējams, ja mēs neredzam to efektu, tad mūsu organisms ir gana dekompensēts un iespējams, ka locītavas sāp vai mums ir vienkārši citur ķermenī ir vēl svarīgāk saņemt šo kolagēnu, līdz ar to viņš nonāks primāri tur un tikai pēc tam ādā. Līdz ar to rezultātu mēs arī redzēsim tikai pēc kaut kāda laika. Bet tas strādā, uzlabojās gan nagu kvalitāte, gan matu kvalitāte, arī ādas kvalitāte. Pierādīts matiem nav tik ļoti, bet tas tiešām ir kaut kas tāds, ko man pacienti ir stāstījuši, ka viņiem mati aug, tā kā liekas kā ātrāk, jo viņi vienkārši ir labāk samitrināti un kvalitatīvāki. Tam, kam ir jāpievērš uzmanība, ir, lai šis kolagēns kolagēna peptīdi būtu hidrolizēts. Tas nozīmē to, ka mēs varētu arī ēst vienkārši želantīnu, kas ir tas pats kolagēns, bet tieši tā dēļ, ka viņam ir liela molekula, viņš neuzsūcās tik labi mūsu kuņģu zarnu traktā. Tāpēc hidrolizēts, tas nozīmē to, ka viņš jau ir sašķelts šajos peptīdos, un tās aminoskābes pēc tam vieglāk uzsūcās, līdz ar to varēs veiksmīgāk veikt to savu darbu un iedot to resursu, no kā veidot jaunu kolagēnu. Kolagēns iedos, tā kā viņš būs tas resurs, no kā viņam pēc tam atjaunoties. Bet reizēm tas, ko viņam būtu iespējams, ka jādomā arī par to, ka mēs kaut kādā veidā dodam to impulsu, ka mums vajag viņu atjaunot. Vai tas ir kaut kāds kosmētisks procedūras, vai tās ir dermatoloģiskas procedūras, iespējams, ar kurām mēs dodam to impulsu, ka man šeit ādā ir nepieciešama reģenerācija, un tad viņam būs jau tas resurs, no kā to kolagēnu arī veidot. Respektīvi, iedot stimulu un no kā paēst, tādā kombinācijā. Nakal, kāda es zinu, kur kolagēnu pirkt. Es tagad zinu, ka viņi veiks šķidrā veidā. Kur tādus pārdod, uz ko ir jāskatās. Varbūt tu atkal var nosaukt vienu vai divas firmas vai līdzekļus kaut ko. Es arī tad uzrakstīšu tos nosaukumus. Jā, saliksim visu. Tas ir tas, uz ko skatīties. Ir pirmkārt, tas nosaukums hidrolizēts. Ja tur nav hidrolizēts kolagēnu, un reizēm viņi pieliek klāt vēl arī peptīdi, tad tajā gadījumā tā uzsūkšanās varētu būt sekmīgāka. Otrs ir, jums vienmēr ir iespēja būt aktīviem, proaktīviem un paskatīties pētījumus, jo ir tiešām produkti, kuriem ir ļoti normāli un forši kvalitatīvi, piemēram, PubMedā publicēti pētījumi, kas arī uzrāda šo elasticitātes un mitruma līmeņa palielināšanos, un tas ir tieši tajā brīdī man, kā ārstam, uzreiz ir uzticība šim produktam. Es tos nosaukums pēc tam tad uzrakstīšu, kam ir laba bāzīte. Ļoti labi. Es drīkst piemetināt? Jā, saki. Mums bija kolagēns no iekšpuses, kolagēns no ārpuses. Kolagēnu saturošie krēmi, jo mūsu ādas galvenā funkcija ir barjeru funkcija, un viņa ir ļoti, ļoti izvēlīga, ko viņa laiž cauri un ko viņa nelaiž cauri. Jo lielāka būs molekula, jo mazāk viņi gribēs laist kaut ko sev cauri, mazāk būs iespēja, ka viņš izsprauksies tur cauri. Kolagēna molekula ir pārāk liela, lai viņa spētu tikt cauri mūsu epidermai, kas nozīmē, ka viņa neiedos to efektu tādu, lai tiešām tas kolagēns nonāktu dziļāk ādā un tur veicinātu to reģenerāciju. Bieži vien šie krēmi ir labi vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņi mitrina, un tas arī ir labs efekts, kaut vai nodrošināt to ādas barjeru un nelaižot to mūsu dabīgo mitrumu ārā. Mēs jau panāksim labu efektu, bet tas nebūs, tā būs mānīšanās marketinga triks, ja mēs izlasīsim, ka tur ir kolagēna krēms un ka viņi raksta, ka tas arī var spēj stimulēt kolagēna atjaunošanos. Tā gan nav. Tad varbūt uz eicāts vēl viens jautājums, ko es arī aizsūtīju no vienas sekotājs, ja? Ļoti varbūt vispārīgs un plašs, bet vai vispār ir jēga šiem pretgrumbu krēmiem, vai tas ir mārketings? Es domāju, ka daļai varbūt tad to arī uz šo atbildēt. Droši vien krēma tā funkcija, ko viņš dos, viņš mitrinās, varbūt nelaidīs ārā mitrumu, bet pa lielam ar krēmu vien krunkas dieži vai tu varēsi kaut ko izdarīt. Arī tas ir diezgan tāds komplicēts, jo ir vielas, kā tas pats pieminētais C vitamīns, ferulīnskābe, niacinamīds, retinols. Tās ir labi izpētītas vielas, kuras
tiešām veicina atjaunošanos. Tā kā es nevaru pateikt, ka visi pret novecošanās krēmi ir nederīgi, jo nekas netiek cauri ādas barjerai. Lai uzlabotu krēma uzsūkšanos, mēs varam šo te barjeru mazliet atsvaidzināt, kas nozīmē, ka ja mēs atnāksim mājās, nenotīrīsim seju un uzliksim dārgu kolagēnu saturošu krēmu, mums efekts droši vien būs tuvu nulē, bet ja mēs ādu pirms tam būsim sagatavojuši, ja mēs šo te virskārtu vecās ādas šūniņas arī regulāri tīram nost, tad mums šī iespēja būs daudz, daudz labāka. Jā, tā kā es domāju, ka tas ir atkarīgs no tā, kas ir šajā krēmā iekšā, jo ir vielas, kas var nodrošināt šo te reģenerāciju, un viens no tiem galvenajiem ir tas pats retinols. Nu, tas arī ir pret novecošanās līdzeklis, un viņš ir pierādīts, kā ļoti efektīvs esam. Perfekti, pie tā arī esam uzreiz arī tālāk, par to arī man čupiņa jautājumu, bet es negribu vairs iet pamatos, kas ir retinols, jo atkal klausieties Kristīnas interviju, kur mēs šo izrunājām, jo es gribu ar tevi vairāk laika paņemt par tavu specialitāti. Man interesē šie recepšu krēmi, kas jau ir dermatologu specialitāte, jo Kristīna mums bija kosmētiķe. Tad, kas tad ir jau šis līmenis, kad ir recepšu un kad tos vajag un kad var izmantot? Tā. Es, diemžēl, neesmu noklausījusies. Nē, viss kārtībā. Kristīna. Kristīna, tu vari viņu izstāstīt. Bet es negribētu teikt, ka manis recepšu izrakstītais retinola krēms būs labāks nekā bezrecepšu retinola krēms. Es noteikti nē. Kāpēc? Tāpēc, ka retinols, tas, ko mēs retinoīdi, liela grupa, tos, kurus mēs izrakstam recepšu veidā, viņi ir, lai jau mazinātu kaut kādu konkrētu problēmu, kas galvenokārt A vitamīns kolosāli strādā, viņš strādā uz virsējo keratinocītu proliferāciju, tas nozīmē, ka kavējot šo te virskārtiņu, mēs varam risināt aknes problēmas, izsitumus, nosprostojumus, tā ir problēma, ko mēs gribam risināt. Pie pigmentācija traucējumiem mums arī būs retinoīdi klāt. Retinols, bet tās ir jau ļoti konkrētas problēmas, ko mēs gribam risināt. Tas nebūs kā pret novecošanās krēms. Mēs varam izmantot, protams, arī recepšu, bet es noteikti, tas būs galējais variants. Pēc tam, tad, kad mēs būsim pamēģinājuši vismaz kaut kādus bezrecepšu šos te retinolu krēmus vai serumus, jo tai pārējai ir jābūt ļoti pakāpeniskai. Tas process ir lēns, tas ir tā kā, retinolu mums nav sprints, mums ir maratons. Mēs lēnām veicinām šo te reģenerāciju, nevis es tagad uzrakstīšu ļoti spēcīgu retinolu un gaidīšu, bum, pēc mēneša man ir nenormāli labi rezultāti. Tas nebūs ilgtermiņa, jo tie, kas ir recepšu medikamenti, būs daudz agresīvāki, daudz kairinošāki, līdz ar to es bojāšu ādas barjeru daudz straujāk, līdz ar to āda iespējams kļūs izteikti jutīga, un tad mēs būsim no viena grāva iebraukuši otrā grāvī. Mums pēc tam būs arvien grūtāk iespējams izmantot kaut kādus citus labus krēmus un serumus, jo āda vairs nespēs tolerēt viņus, jo tas kairinājums būs bijis pārāk, viņi būs nokaitināti jau. Bet, ja tu esi viņu pieredzinājis jau sākot, pakāpeniski, tad nav tā, ka tas recepšu krēms būs tā kā daudz efektīvāks jau, kad tu līdz viņam esi nonācis. Jo es saprotu, ka Amerikā tas ir ļoti populārs, un cik esmu klausījusies atkal gudrus podkastus angļu valodā, bet es nemācēšu izskaidrot detaļas, ka es saprotu, šis recepšu krēms jau ir tas līmenis, ka viņš apiet kaut kādus tos pirmos līmeņus, ko dara bez recepšu, viņš uzreiz jau tā kā iedarbojās. Tāpēc man bija tas priekšstats, ka viņš priekš anti-aging, priekš novecošanās šie recepšu krēmi ir daudz efektīvāki, bet saki, ka var citu kompleksu to visu. Tas būs jau tajā brīdī, tad, kad mēs līdz viņam esam nonākuši. Man tiešām no prakses lielākā daļa dāmu, kas atnāk, viņām ir mitrinošs krēms, un tad ir sejas ziepītes. Un ja es sākšu tikai tādēļ, ka kundzei jau ir 60 gadi, es uzreiz gribēšu viņām rakstīt recepšu šo te pret novecošanās krēmu, es uztaisīšu ziepes. Sākam pakāpeniski. Ja ir sākts tas pakāpeniskums, tad tu no tā nonāc, vai arī, ja pakāpeniskums ir bijis, arī tad tu skatīsies, vai vispār ieteikt. Vai kad tad tu priekš anti-aging, nevis tur aknas ārstēšanai, bet tieši priekš novecošanās, cik tad efektīvs, ja tu esi pareizi visu ievērojis pirms tam tas ir? Mēs varam līdz tam nonākt,
tas varētu būt, piemēram, tretionīns kaut kā 0,25%, 0,5%, kas ir spēcīgi. Un tā kā tu pareizi pirms tam jau norādīji, tas ir šiem te retinoīdiem, viņiem ir kaskāde formas, kā viņas tiek konvertētas ādā, līdz viņas veidojās par retīnskābi, kas ir tā aktīvā forma, kas arī veicina šo te dermas šūnu reģenerāciju un mainīšanos, straujāku attīstību. Un līdz ar to tiem recepšu medikamentiem, tāpēc viņi ir lielākoties kairinoši, tādēļ, ka viņi ir tuvāki jau šai te retīnu skābei, kas veic šo te attīstības procesu. Ja pacients ir tam gatavs, atkal, tur ir, es gribētu teikt, jāpievērš uzmanību arī, man ir tik bail, laikam, ka ieteikt uzreiz kaut kāds, ka tas ir tas, ko paņems no mūsu sarunas, jo man nekas nestrādā, tad ejam uzreiz uz tām recepšu medikamentiem. Mēs ļoti daudz ko varam izdarīt līdz tam. Un tas man ir bail. Es esmu redzējis jauns 17-gadīgs puisis bija atnācis pie manis pilnīgi sarkans, un viņš prasīja, kas ir noticis, un viņš lietojot retinolu, un tagad viņa vaina, viņš arī glikoskābes pīlingu uzlicis pa virsu. 17 gados, tas ir, man ir bail no šī. Kas tad ir vēl tas? Okay, mēs izrunājam par fileriem, botoksiem, par krēmiem, kolagēnu. Tu minēji, ka ir vēl procedūras vai lietas, ko var darīt. Kas tev pašai šķiet, kas būtu, ko vēl var darīt, domājot par hormonu, kad izmaiņas rezultātā rodās šīs visas novecošanas. Tā jau nav nekāds slimība, tas ir normāls dabīgs process, bet ko var darīt, lai kaut ko uzlabotu? Tas, ko mēs varam darīt, ir mēs varam palīdzēt tādu sagatavot tam, ka nākotnē gaidāms ir kritiens. Mēs zinām to, ka kolagēna apjoms mazināsies, līdz ar to mēs varam palīdzēt šo kolagēna apjomu stimulēt līdz tam brīdim. Un arī pašā procesā, kas nozīmē, ka ir gan procedūras, ar kurām mēs veicinām šī kolagēna atjaunošanos. Mēs veicinām elastīgo šķūnu atjaunošanos, mēs veicinām apjoma saglabāšanos. Kuras tās ir, vai kuras tev šķiet efektīvas, vai patīk ieteikt vai izmantot? Es droši vien, ka viņas varētu, es centīšos viņas kaut kādā veidā iedalīt. Viena daļa būtu sildošas procedūras. Sildošas tādā ziņā, ka mums ir dažādas iekārtas, kā piemēram radiofrekvence. Tā var būt gan virspusēja, bez medicīniskiem terminiem, gan arī adatu, piemēram, radiofrekvence, ar kuru palīdzību mēs nonākam konkrētā dziļumā ādā, ādu traumējam, respektīvi uzsildam līdz 42 grādiem. Tajā brīdī mēs dodam tādu kā signālu, ka mums ir kur ir kaut kāds bojājums, līdz ar to mums ir nepieciešama reģenerācija. Un tad tas kopā ar gan uzturtiem bagātinātājiem, iespējams, ko mēs lietojam, gan ar ādas mitrināšanas procedūrām, tad sniegs to komplekso iedarbību, lai tiešām notiktu veiksmīga tāda dermas atjaunošanās. Tad viens ir sildošais, tie var būt gan ablatīvi, kas nozīmē tātad ar caurduršanu vai ar kaut kādu epidermas bojāšanu procedūras. Tie var būt neablatīvi lāzeri, kas būs, piemēram, ar diodas, neodīmiju lāzeriem. Mēs sildam, nebojājot ādas virskārtu, mēs sildam dziļāk esošos audus, tieši tāpat līdz vismaz 42 grādu temperatūrai, un tajā brīdī sākās šī reģenerācija. Tā būtu viena puse droši vien, tāda. Otrs ir, piemēram, ultraskaņa, kas ir tāda ekskluzīvāka, varbūt viņa dārgāka procedūra, bet viņa tiek pielīdzināta tā kā plastiskai ķirurģijai bez skalpeļa. Ko tā dara? Vienlaicīgi mēs strādājam uz vairākos dziļumos, kas nozīmē, ka viens ir tas pats dermas slānis, mēs sildam arī šos te audus, arī ultraskaņa, radiofrekvenci iekustina ūdens molekulu, un tajā brīdī šīs te kustības dēļ rodās temperatūras paaugstināšanās, un tas ir tas termiskais efekts, kas sniedz to atjaunošanos. Un ultraskaņas otrs plus ir tāds, ka viņi nonāk dziļāk, kā jebkura cita procedūra, un sasniedz šo te smas sistēmu. Tā ir tāda kā aponeiroz plēvīte, kas mums ir starp taukaudiem un starp muskuļiem. Un tāpat kā āda slīd uz leju, tāpat taukaudi pamazām slīd uz leju, tāpat arī šī smas sistēma, tas, ko mēs redzam, ka arī sāk nostiepties šī platizmas daļa. Un ar šo te ultraskaņu mēs
varam iesniegties tik dziļi, veicinot tur tādas tā kā savilkumus, un tajā brīdī mēs panākam to liftinga efektu. To arī sejai dara, ja? To sejai tas dara, ir tieši sejai to dara. Citur to, ne kaklam arī, bet citur uz ķermeņa, varbūt ceļu locītavām varētu mēģināt, tur, kur virs celīšu veidojās šīs te krunciņas. Nu tā. Zin kā, es jūtu, ka mēs esam tik daudz un ļoti intensīvi izrunājuši. Es gribu pie tevis pašas pārietu. Mans jautājums uz tev jautāt, ja tu gribi, tu vari neatbildēt, cik tev ir gadu? Man tūliņ būs apaļi 40. Apaļi. Ko tu dari pati, lai, ko tu pati dari, kādas procedūras, ko tu izmanto, vai esi mēģinājis, ko tu esi gatavi izstāstīt? Es pati daru šo un to. Mājās man tas zāļu skatīts ir diezgan liels. Man patīk eksperimentēt. Man ir arī tāds kaut kāda misijas sajūta, ka man vajag vispirms notestēt, pirms es kādam to varu, jo tā informācija, ko mēs kā ārsti saņemam, ir tikai par aptiekās pieejamo kosmētiku, plus atsevišķi profesionālā kosmētika, kas, piemēram, tiek pārdot klīnikās. Respektīvi, pie manis neatnāks neviens, kas pastāstītu par The Ordinary vai par Madaru un tam līdzīgi. Līdz ar to ir arī kaut kāda pašizpēte. Par tiem produktiem, ko es lietoju ikdienā, es tiešām cenšos katru dienu izmantot gan sejas attīrošus produktus. Antioksidanti ir absolūts must have, ko es lietoju tiešām gan no rīta, gan vakarā. Man ir jūtīga āda, līdz ar to, piemēram, kaut kādi pīlingi un attīrīšanas procedūras es neveicu ļoti bieži, es tās veicu varbūt vienreiz, varbūt tām 2 reizes nedēļā. Tie ir keramīdu saturoši krēmi, kas nodrošinās sausas jūtīgas ādas šo te barjeru sekmīgu. Saules krēms, protams, ir gan somiņā, gan visur, bez saules krēma, vismaz CC krēma arī ziemas laikā es neeju ārā. Un kāds no retinola produktiem arī uz vakaru, bet es arī retinola produktiem, es domāju, ka tas varētu būt arī kaut kādas 2-3 reizes nedēļā. Tu vari pateikt, kādu produktu, ko tu lieto no retinola, kas tev ir? Es viņu neesmu. Man šobrīd ir Neuvijas produkts, es tieši to neesmu paņēmis līdzi, bet šī ir tā firma. Tā ir profesionālā kosmētika, un viņiem ir 0,1 retinola aldehīda produkts, kas ir, tātad retinols ir tā pirmā pakāpīta, par ko jau laikam izstāstīt, tad šis ir tas jau 2. solīts, bet viņš ir ļoti maigs. Ar visu to, ka man ir jūtīga āda, nekad nav bijušas problēmas, un pēc tam uzliekot, piemēram, šo pašu to keramīdu krēmu pa virsu, no rīta āda jūtās ļoti labi, un es nereiz neesmu tikusi līdz tam apsārtumam. Kas ir keramīda krēms? Kas ir keramīda krēms? Keramīda ir tie, kas ir nepieciešami gan taukainām kombinētām ādām, gan arī sausām ādām. Viņš nodrošina šo te veiksmīgu ādas barjeru, jo visas ādas ir sevišķi, tad, ja aknas pacienti, piemēram, izmanto šos te medikamentozos retinoīdus, viņi samazina ādas barjeru, līdz ar to āda sāk žūt ļoti izteikti, ir izteikts sausums, un mums ir jāmēģina viņu kompensēt. Tad ar šiem te keramīdiem mēs varam nodrošināt labu mitruma līmeni, lai mēs nezaudējam savu dabisko, un tāpēc tas man tāds ir iegājies jau regulārā lietošanā, ka bez viņa. Un viņiem nav tās bieži vien, piemēram, par ko arī varbūt kaut kādas sūdzības ir, ja ir uz glicerīna vai ūdens bāzes krēmi, tad dažreiz viņi var rulēties vai neiet kopā ar kaut kādu dekoratīvo kosmētiku, jo viņiem atšķirās šīs te bāzes, un tad ar šo, ar to man arī līdz ar to nav problēmas. Man netraucēja, ka man āda spīd. Tad tur ir par rokai, tas keramīda krēms, tu vari parādīt, ko tu lieto? Tas ir tas pats. Šis ir keramīda, man nav retinols pie rokas, bet no šīs pašas firmas viņiem ir 0,1 tas retinola sarums. Jā. Kādus uzturbagātinātājus tu lieto ikdienā? Vai, es gribētu, lai es to darītu regulārāk. Droši vien D vitamīns. D vitamīns, jā. Cenšos omegas. Tad ir gabas es lietoju, tādēļ, ka man arī es jūtu ziemas laikā tādu sagurumu, līdz ar to tas ir tāds tā kā palīdz
nervu atjaunošanās Kas ir procesam. gabas? Sviestskābe latviski saucās, un viņi tā kā palīdz, nervu sistēmai, gan, teiksim, tādam līdzsvaram, gan arī tiem, kam ir augsts intensitātes slodze, tieši intelektuālā slodze, tas palīdz arī tā kā līdzsvarot, un tu nenogursi tik ļoti. Bet viņi arī tā kā saucās gabas, vai tas ir kaut kāds tā arī ir gaba. Gaba. Es pēc tam drīkstu ierakstīt to nosaukumu, Jā, konkrēti lietoju, to gan es nepieliku pie rokas. Jā. Periodiski tas ir selēns un cinks, ko es lietoju. Bet, es saku, ar 2 bērniem, suni un 2,5 darbiem, es gribētu, lai es varētu būt labāks piemērs citiem. Nē, tas, kā tu izskaties, jau, manuprāt, jau ir ļoti laba vizītkarte. Vai tu esi gatava par kādām procedūrām pastāstīt, ko tu esi mēģinājis vai dari? Jā, botulīna toksīns ir mana procedūra. Es esmu arī runāju ar visu seju, līdz ar to man arī ir visas emocijas, un botulīna toksīnu es veicu regulāri. Sāku es veikt ap 35 gadu vecumu, gan tikai tāpēc man šeit krunciņas kādas tajā laikā bija jau iesēdušās tādas, man viņas joprojām tur ir. Es regulāri cenšos veikt, apmēram reizi gadā es cenšos veikt injekciju procedūras ādas mitrināšanai ar peptīdiem, aminoskābēm, dzinterskābi un hialuronskābi. Tās palīdz noteikti iedot tādu tā kā būsteri. Jo, kā es teicu, man ir savs āda, un lai cik es no ārpuses censtos viņu kompensēt, tas nav iespējams pilnībā. Līdz ar to šāda tieša ievada dermā ir tas, kas man ļoti palīdz saglabāt to ādas mitrumu un arī sagatavot viņu, piemēram, ja gribās vēl veikt kādu papildus procedūru, jo ja man pēc šīs sarunas kāds atnāks un teiks, es gribu uzreiz tur to sildošo procedūru, es droši vien teiktu, ka tā tas nenotiek. Mums vispirms āda ir mazliet jāsagatavo, jo mēs esam dekompensēti. Mēs sakamies ar krēmiem, mums reizēm ir grūti tikt cauri tajā ādas barjerē, līdz ar to injekciju veidā mēs to varam izdarīt daudz efektīgāk. Un tad uz tās bāzītes, tā kā es to cenšos darīt. Pavisam, nesen es veicu, ir tāda lāzers fotona, kuram ir 4D procedūra, kuras laikā tā ir sildīšanas procedūra, un tas, ko šis lāzers dara mazliet savādāk nekā citi, ir viņa pirmais etaps ir no mutes gļotādes puses, līdz ar to viņš sāk sildīt jau ļoti dziļi. Tā kā tiek atvērta mute, un tad no iekšpuses ar lāzeru tiek uzsildīta gan gļotādi, gan tur, tā kā no abām pusēm, un pēc tam no ārpuses silda. Un noslēgumā ir tāds tā kā virspusējs pīlings, kas arī noloba attiecīgi virsējos mazos pigmentiņus nost, un vecās ādas šūniņas, līdz ar to tā āda arī ir daudz labāk uzņēmīga tajā brīdī pret kaut ko citu, ko mēs gribam viņai iedot. Un tāds arī droši vien, ka must have reti gan sanāk, bet IPL, tā ir plaša spektra gaisma, lāzera augsts enerģijas iekārta. Respektīvi, lāzeri mums iedalās, katram ir kaut kāds mērķa pigments. Sarkanais pigments asinsvadus, ja mēs gribam asinsvadiņus aiztaisīt cietieks, mums ar laiku sāk parādīties un vairāk brūnais pigments, dažādiem pigmentiem, virspusējiem, dziļākiem, ja mēs vēlamies tos koriģēt. Un tad IPL ir tas, kas strādā gan uz sarkanu, brūnu, gan arī uz ūdeni. Plaša spektra gaisma, nevis tikai viens viļņu garums, bet viņš ietver visus. Un tādā veidā mēs to foto novecošanos, tā, kas mums veidojās no saules, veidojās asinsvadiņu pigmentiņu, kolagēns bojāts, mēs varam pakāpeniski tā kā griezt to pulkstentiņu atpakaļ. Un tas ir tas, kas, lai izlīdzinātu ādas toni. Izklausās, ka es diezgan daudz arī pamēģinājusi visu kaut ko, vai tagad tev būtu iespēja izvēlēties, vai tu varētu tikai vienu no tā visa vai divus, ko tu teiktu? Tam nav jēgas, tu tomēr vajag viņu tā kā kompleksu, jā? Es nevarētu. Es vienkārši domāju, sievietes, kuras varbūt domā, es tagad, nav varbūt arī daudz, nevar atļauties varbūt finansiāli, tad gribētu kaut ko no šī pamēģināt ārpus, ko tu pats var darīt. Ir kaut kas tāds... Ko pats mājās var darīt? Nē, ārpus tā, ko tu mājās. Ja es gribu aiziet jau uz procedūru, tad
kurā Es droši vien tad... teiktu, tad ir vismaz IPL procedūra, tas ir tiešām pamats, foto atjaunošana, jo es gribētu teikt, ka reizēm jau mums tās krunciņas tik ļoti netraucē, kā tādu vizuālu to novecošanās efektu iedod sārtie vaigi un tie pigmentiņi visās malās, un tie pigmenti ar laiku kļūst arvien lielāki un lielāki. Es droši vien, ka teiktu, tas ir tas, ko mēs varam pagriezt nost, un pēc tam mājās lietojot ferulīnu skābi, glikols skābi, C vitamīnu, saules krēmus, noturēt. Mēs viņu tad turam, bet mājas apstākļos tikai, tas tā nav taisnība, ka viņi mājās ir pilnīgi visu nolobījuši nost, tā kā to saka tajās soc tīklos un tā tālāk. Tas ir nereāli. Tas pigments atrodas dziļāk. Viņi nevar tik efektīgi nolobīt nost. Tā kā es droši vien teiktu, ka jā, tad tā būtu tā pamata procedūra. Super, Anda. Ļoti daudz informācijas. Man bija ļoti interesanti, jo kā es kaut ko interesējos man šeit pašai, bet es uzzināju nenormāli daudz. Un zini kā, man liekas, ka droši vien pēc kāda brīža būs vēl daudz jautājumu atkal par šo pašu tēmu, jo ir vēl, kur varam iet dziļumā, tā ka es varbūt atkal to pēc kādu laiku uzrunāšu, bet milzīgs tev paldies. Paldies visām, kas klausījās vai arī skatījās šo vienlaikus. Atkal, kā vienmēr, mēs saliksim linkus video ierakstā par produktiem kaut kādiem vismaz galvenajiem, ko mēs runājām. Un man arī liels un sirsnīgs lūgums, lūdzu, ja šis bija tev noderīgi, lūdzu padalies ar šo informāciju, jo sociālo mediju algoritmi ir ļoti nežēlīgi. Viņi ieslēdz tevi vienā burbulī, no kura grūti tikt ārā, tā kā, ja tu kaut vienai draudzenei aizsūtīsi, mums tas ļoti palīdzēs sasniegt vairāk sievietes, jo es domāju, ka šis viss ir ļoti noderīgi. Nanda, milzīgs paldies, un es domāju, pēc kāda brīža atkal, ja tu piekritīsi, es labprāt ar tevi atkal aprunāšos. Jā. Droši. Paldies, Lēs. Ceru, ka noderēja. Atā.